Labdien! Labdien! Vai šeit ir valsts un pašvaldība vienotais klienta apkalpošanas centrs? Jā, jūs esat pareizi atnācis. Jā, ļoti jauki. Vai varētu paskaidrot, kādas pakalpojumus šeit varētu saņemt? Jūs šeit varat iesniegt iesniegumus Tukumnoda pašvaldības jautājumos, deklarēt savu dzīves vietu, saņemt izziņas par deklarēto dzīves vietu, kā arī par saviem bērniem, saņemt dokumentu kopijas no Tukumnoda domas arhīva, samaksāt kasē valsts nodevs un pašvaldības nodevs, kuru pakalpojumi ir bez maksas. Vai ir iespēja arī klātienē satikt speciālistus? Jā, ir tāda iespēja 2 reizes nedēļā. Pirmdienās no 14 līdz 16 un ceturtdienās no 8 līdz 12. Bet domas priekšsēdētājs pieņem 1 reizi nedēļā, pirmdienās no 14 līdz 18 pēc iepriekšēja pieraksta. Jūs stāstat par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, bet kāpēc jūsu centra nosaukumā ir vārdiņš valsts? Mūsu darbvietā ir jaunums. Tukumnoda doma ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 9 valsts iestādēm, ar mērķi, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu pieejamību vienu vietu vienotā klienta apkalpošanas centrā, Tukumnovada pašvaldības ēkā, Talsu ielā 4. Un no šīm 9 valsts iestādēm šobrīd ir jau pieejamas 3. Veselības inspekcija, šeit patās valsts zemes dienas un valsts ieņēmuma dienas. Bet šeit ir pieejams publiskais interneta pieejas punkts, kur apmeklētājiem ir iespēja izmantot portālu www.latvija.lv pakalpojumu vidē. Ja klientam rodas kādas neskaidrības ar portālu lietošanu, tad klienta apkalpošanas centra darbinieces palīdzēs ar padomu. Te var izprintēt un nokopēt nepieciešamos dokumentus. Ja centra apmeklētājiem būs nepieciešams lietot e-parakstu, tad mums ir arī kartes lasītājs. Paldies par izsmeļošu informāciju. Ja būs kāda vajadzība, zināšu, kur griezties. Lūdzu, esat laipni gaidīti!